tas pārdomas, kas, teiksim, mani paši ir pēdējā laikā pārņēmušas, to kāda jēga vai vispār ir jēga kaut ko darīt, ja faktiski nevienu tas neinteresē. Tā kā faktiski, tikai dažus cilvēkus varbūt tas interesē. Un līdz ar to ir neskaitāms reizes tu saskaries ar tādu radošo kaut kādu dilēmu, ka, teiksim, tev iekšā ir impulss kaut ko darīt, kaut ko tā kā nest pasaulē. Un ir arī gadījumi, kad atsevišķi cilvēki to novērtē, ka tas patiešām ir vērtīgi un ir interesanti un tā tālāk. Un tev dabiski rodās kaut kāda cerība, ka tas aizies arī plašāk, uzrunās pēc iespējas daudzākus cilvēkus un nesīs kaut kādu atgriezenisko saiti un tā tālāk. Un tad visu laiku atkārtojas viens un tas pats paterns, kad tas kaut kur atdurās tā kā par tādu mūra sienu. Maksimālais, līdz kam tu spēj tikt, ir kaut kādi daži atsevišķi cilvēku atzinīgi novērtējumi. Un tas rada vēl savā ziņā pat varbūt tādu. No vienas puses, protams, ir labi, ka ir vismaz šie daži novērtējumi, bet no otras puses tas rada tādu tā kā pretrunu, jo tev šķiet, ka ir cilvēki, kas saka, ka tam vajadzētu būt kaut kam vērtīgam, bet tad izrādās, ka tomēr vairāk cilvēks tas nav spējīgs uzrunāt. Tas manā dzīvē atkārtojas daudzas reizes. Es nezinu, vai arī citiem tā ir šī sajūta pazīstama. Un nevarētu teikt, ka es neesmu, teiksim, mērķtiecīgs cilvēks un ka es padodos uzreiz pie pirmās kaut kādas neveiksmes. Lielākais, kas man izdevās, bija viena brīdi, kad es sāku fotorīgumu, tad pirmajos gados tas uzauga līdz tādam tīri cienījumam apmeklējumam, varētu teikt, 200, teiksim, apmēram unikālo lietotāju dienā, bet tad Google to nojauca visu ar to, ka viņi uztaisīja, kad bildes var atvērt arī meklēšanas rezultātos tieši uzreiz. Līdz ar to nebija vairs vajadzība no Google search rezultātiem iet iekšā mājaslapā, un attiecīgi tas uzreiz nogrāva šausmīgi to apmeklējumu, un tā arī tā vietne neatguvās. Un toreiz arī kaut kāda sadarbības piedāvājuma bija, tur galā Live Riga nopirka pa smuku naudiņu bildes un kaut kādi šādi tādi vēl citi, kas pasūtīja, teiksim, bildes no Rīgas un tā. Bet tas viss tā kā sāka kaut kur virzīties un viss pļukts beidzās. Un pārējot pie tās daļas, kur beidzās gaudošana un vaimanāšana par to, kā tas viss nesanāk, tad pie tās daļas, vai ir vērts kaut ko vispār tad darīt. Ja tu atduries atkal, teiksim, ceļš tur, jebko tu dari, un visu laiku ir viens un tas pats, un gandrīz bez izņēmumiem ir tāda situācija, ja tu kaut ko dari, un rezultāts ir atgriezniskā saite reizēm vispār pat nulle, ja tur, teiksim, neviens pat neielaiko, neviens vispār, nekāda reakcija nav. Tas ir baigi demotivējoši, tas ir baigi nokaujoši. Jo, gribās jau dabiski, ka tu kaut ko uztaisīsi, gribās ar to dalīties, gribās ar to, un es neslēpšu, protams, gribās arī nopelnīt ar kaut ko ar to un tam līdzīgi. Es pēdējās dienās esmu nonācis pie secinājuma, pie tāda pozitīvāka un optimistiskāka secinājuma, ka ir tomēr vērts darīt, vienkārši tāpēc, ka, lai tu gūtu to gandarījumu, nemēģinot vairs varbūt cerēt uz ne uz ko, jo patiešām nav jēgas, to es sapratu, nav jēgas ne uz ko cerēt, jo tu vairāk ceri, jo tā ir lielāka garantija, ka nekas vispār nebūs. Varbūt kādreiz, ja galīgi neko negaida, tad kaut kas var būt, jā. Bet vērts ir darīt tāpēc, ka, ja tu neko savai sirdī nedarīsi, savu radošo impulsu tā kā vispār neliksi lietā, tad būtībā tu pats iekšēji vēl vairāk, tā kā sāksi, faktiski, radošā ziņā mirt. Tā kā tu pats priekš sevis faktiski dari. Un ir jau pierādīts, ka tev smadzenēs izdalās arī kaut kāda tur dopamīna, tā atalgojama viela. Pat tad, ja tu vienkārši pats sev paveic kaut kādu nelielu uzdevumiņu, tur ieliec kaut vai vienu bildi no kārtējās fotovietas, tu vienkārši izdari to, ko tu vari, mēģini ne uz ko negadīt, lai gan tas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem pasaulē. Pat tad, ja tu esi aplauzījis 100 reizes, arī 101. reizē, tu kaut ko tomēr gaidi, tu kaut ko tomēr ceri, jo tāda ir vienkārši tā cilvēka daba.
ja viņš nav kļuvis apskaidrots un ja nav spējis atteikties no visām kaut kādām šitām te pieķeršanās rezultātam, teiksim, tīrais nodoms, jā, iespējams, jā, un, teiksim, ka tu nevēlies vairs neko. Nu, tas ir, es saprotu, ka tas būtu vajadzīgs, bet tas ir tik sasodīti grūti, ja tu neesi šis apskaidrotais supercilvēks. Pat tad, ja jums neiet, pat tad, ja citiem neinteresē tas, ko jūs darāt, dariet vienkārši sevis pēc. Ja jūs jūtat kaut kādu gandarījumu un nesabojājiet pēc tam šo gandarījumu ar to, ka jūs nesagaidāt reakciju no citiem, vienkārši cenšaties negaidīt maksimāli šo reakciju. Dariet to, kas jums patīk. Nu, jautājums ir tāds gandrīz leģitīms, vai publicēt to visu tad, vai vienkārši priekš sevīm datorā izdarīt. Nē, it kā publicēšana arī ir rezultāts, kas gandarīja, jo tu redzi, teiksim, kaut kādā mājaslapā, tu esi izveidojis tur dizainu, tu esi padomājis, kā tur kārtosies viss tas saturs un tam līdzīgi. Tā kā ir vērts arī varbūt no tāda viedokļa, ir vērts arī publicēt, lai tu to redzi tādā publicētā formātā, kas arī ir pats par sevi tā radošā procesa gandarījuma daļa. Jā, nu, tas ir apmēram viss, ko es gribēju pateikt. Ja nu šo video gadās tā, ka kāds tomēr noskatās un kādam rodās vēlme varbūt ielaikot vai arī vislabākais jau, protams, uzrakstīt komentāru, kā jūs savā dzīvē jūtaties, vai jums ir tā bijis, ka jūs darat un vienkārši tas nav nekāda atdeve, nav nekāda, teiksim, ārējā reakcija, atgriezniskā saite un tā tālāk. Vai jums tas kā tāda brīdī varbūt dzīvē ir mainījies? Es zinu, ka ir cilvēki, kuri saka, ka jā, viņiem ilgu laiku tā bija, bet tad vienā brīdī pēkšņi kaut kas aizgāja. Varbūt padalieties, kā jūs esat izanalizējuši, kas jums tā kā aizgāja, kas tieši bija tas, ko jūs pamainījāt tajā brīdī, ka jums aizgāja varbūt, vai arī tas bija pats no sevis tā kā notika. Varbūt jūs pamainījāt kaut ko savā iekšējā domāšanā, vai arī ārējās darbībās. Kaut ko loģiskāk sākāt darīt, atklāt kaut kādus jaunus knifus, kā darīt un tā tālāk. Un vispār liekas, ka mūsdienu šī mārketinga un visa tā interneta pasaule ir tik šausmīgi pārbāsta. Tik, no visām pusēm tevi cenšas tā kā tirgus laukumā, teiksim, 100 kaut kādi pārdevēji ar šitiem te skaļuņiem pie mutes uzrunāt un pērciet manu, skatieties mani. Un nav brīnums, kad vispār šajā te vidē ar kaut ko tā kā iespraukties, izlausties, piedāvāt, ieinteresēt, pat ja tas ir interesants. Cilvēki vienkārši neiet un neskatās, un es jau pats no sevis zinu, es jau arī baigi tur nereaģēju uz kaut kādām tur mārketinga, es nezinu, teiksim, kaut kādiem tur e-pasta vēstulēm vai saukļiem vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, padalieties, ja jums ir tāda vēlme gadījumā. Tāds brīnums notiek, un ierakstiet kaut ko komentāros. Tas arī viss. Paldies!